Nezinu. Nu, nē. Amoši. Tik viņš tur tajā vietā bija, nu, zobrati nav salausti. Zobrati ir dzīvi. Un te viņš nevarēja pārliekt arī. Viņš pārlieka šajā strekā? Nu, es domāju, nē. Nu, nē, pārliekas četkantainu truba tomēr. Nu, nē, viņš kodrās. Nu, bet kas bija izlaists uz āru tieši? Izlaikusi bija šitā daļa. Šitais, bija prom aizgājis. Šeit viņam jāsamaucās kopā ir. Nu, no vāks nebija izlūzis ārā tās skrūves un tā kaut kā? Nē, te viss bija ok. Bija izslēgts tikai šita daļa. Nu, pagaidām motoriņam piedziņa no šitās puses parādi, kas tur tā. Tur nekā nav. Motorčikam piedziņa divu vadis jau. Un pagaidā, kad polaritāte apgriezot, viņš otru pusi griezās? Jā. Nu, tā, kad bija viss kopā, viņš vispār negriezās, ja? Viņš šūt. Tuk, jau. Šis pieci rušņiks. Nav uz vienu, nav uz otru. Pagaid, labi, jā, šits ir tagad sanāk plata iekšā. Plata ir laba un motors arī ir labs tagad. Tagad ir viss salasīts labais no abiem diviem strādājuši. Labi, bet šitā vieta šitam arī var tāpat izlēkt sanākt tad? Jā, protams. Bet viņam vai te nav tā, ka par šitas te viņu tura un ierobežo, lai viņš neizlēc? Ne. Jo tas ar silikonu, kurš ar silikonu bija Šitie sasaukt? silikonis novāvīgi. Nu labi, kur ir oriģinālā kaste? Šeit iekšā šitā mēlīte. Šitās mēlītes aizmetās un šitā daļa, kas ir šeit. Fiksātora tur nekāda nav, ka viņš neizlēkt? Šitā mēlīte ir fiksators. Tā kā viņi varētu izlēkt ārā, ja reiz tur fiksators ir? Nu, pats tu tagad izņemt ārā, vari? Bot. Tā kā viņi, ja viņi šitā izraujās, tā trose viņi izrauja ārā. Kā tu viņi tā izrauja vienkārši? Prosti paliec. Tā kā tā var būt, skaties, viņi izdalījās. Es tā sapratu, ka viņi ir kopā. Viņam jābūt kopā, es domāju. Jo kā savādāk. Šitais gals skrūvējās, motorčiks skrūvē, un tagad šitai mums parādās slodze, tad viņš šito sāk raut. Te kaut ko izrāvi? Jā, viņš vienkārši paņēma un šito izdalīja ārā. Fiksators. Kas tas ir? Vēl cērā. Šitas ir, zini, kas? Bagažnieka šitas te. Laikam trose bija nostiepta bagažnieka trose. Nostiepās. Šitā te. Un viņu izlec ārā, tas fiksators atbrīvo, tas ir emergency. Nu kā nē, nu skaties, sasprot kopā. Nu, ok. Kā sasprot kopā? Prosti saspiet. Von tur tā prosi iet, ko fiksē vaļā. Von tur tā bumbiņa, kas viņu pastum. Skaties, kas tad to dara, bļa? Kam tad tāda mēle? Tas ir tā bumbiņa. Viņa izdara šitā. Jā, viņa paroja to. Nu jā, tieši tā arī būs, tev lūdzu atbilde. Skaties, edzi? Emergency release, un viņa ko dara? Viņš izcamāk bija šitā un vienkārši sanāca, viņš izgīdā un aizgā projām. Cipa bija nostiepta trose. Zini, ko vajadzēja vienkārši izdarīt? Aiziet baganā un nolaist trosi. Ja viņš salektu atpakaļ un viss atkal atgrieztos no mums pusē. Tas ir emergency release vienkārši nostrādājuši, šo es tagad sapratu. Jā, nostrādāja vienkārši emergency release. Nu, problēma. Zināsim, kā rušņiks strādā. Zinās, kā rušņiks strādā X5 E70. Bet Rihamuģija ir riktīgā vispār. Nu jā, jo viņam kas, viņš mēģināja, viņam bija vaļā, jā. Bet pagaid labi. Vajag iemest vidus YouTube'ā, kā viņš pēc tā, kad emergency tu uztaisīja, kā atgriezties atpakaļ normāli jūs? Tu divas bumbiņas kaut kā. Bot. Nu kā? Tagad ir bagažnieka trose. Nu, tad, piemēram, norauj bagažnieka trosi. Nu, davai, nu. Nu, vēl. Vispār nekas Sjo, nevietiek. parāv. Nu kā melīte vajadzēja pacelties augšā? Šitie melīte jāpaceļās augšā. Lai viņš atbrīvot. Viņš pats tev ievelk iekšā? Jā, tu atspūstāv. Nē, pagaidi. Viņš skaidrs tagad. Viņš tagad ir tādā pozīcijā. Viņš jau zina, kad var tikai atbrīvot, kad rušņiks ir novilkts. Kad ir novilkts? Uz kurieni ir novilkts? Šitos visticamāk pusi. Nē, šitā troses nečta aiziet tur, aiziet viņa vaļīga. Šitai trosē ir jāsavelkās uz šeieni. Un šitā sakrucijās iekšā. Tu nekādīgi tagad viņu neatbrīvosi. Cik tu stipri nestieptu? Nu, tu tagad viņu neatbrīvosi. Uz šitādā veidā vēl būtu viņu atbrīvosi. Jā. Relais tagad bija. Jo tieši šits bija noticies. Emergency release. Jā, vainīgs ir emergency release, kas viņu atbrīvo. Nekas nebija, nekāda mechanical fault nav. Viss ir šikarna. Prosta trose bija norāvusies, vai kaut kā mistiski nebija līdz galam kaut kas. Bet mechanical fault.
Nu, tāpēc, ka tā, kā viņš nebūs bija mehāniku. sakrucīta iekšā, viņu nevarēja atkrucīt atpakaļ ar motorčiku ar 12 voltiem nahuj. Nu, labi, tad Viņu ar 12 voltiem mēs nevarējām atgriezt. Tagad šitā ir viss dzīves. Tagad jā, tagad. Motorčik šitais krucijās. Tagad galvenais, ka tas nebūtu. Tagad pa lielam šitā vajag likt visu atpakaļ kopā. No, Likt labo trosi, otru trosi i metam visu kopā, metam uz mašīnu. Galvenais to neatstāja nostiept. Jā, šito, bet kā, nahuja viņi bija nostiept tagad jautājums? Vai tu viņi bija nostiepta? Nu, nē, Tu ņēmi ārā. Tas bagāžņikā nahuja prosta iemāc puļķīt visu, tas nebija izrauts ārā, viņi izrauta nebija. Es jau varu vienkārši kaut kā, īsākā cipa vietā viņu palaist, lai viņu tur galīgi brīva būtu, ja kas. I visu, lai nav tā, ka varbūt montējot virsū kaut kas. Cipa tu montējot virsū, viņu jau nostiepi domā? Jā. Es domāju, vajadzētu mums savādāk pārvērt. Viņa sanāk, viņa bija nostiepta iespējams, tur tas prikals. Nu labi, kroči, dobro, vienalga, tad spēram kopā. Короче, добро, все, собираем и нахуй. Labs komentārs. Ierakst Divāna eksperts, ko tu domā par šito ģēlu?